studijā Aina Pauša. Labvakar! Latviešiem ir tāds labs teiciens – darbs dara darītāju. Ir ļoti daudz tautas dziesmas, kas skandē to, ka cilvēks bez darba patiesībā nav pilnvērtīgs cilvēks. Nāk vasara, un daudz vecāku domā, kā nodarbināt savus bērnus, jo ne jau visi var apmeklēt nometnes, ne jau visi var nemitīgi skaitīt tauriņus un mušas. Ir kaut kas liederīgs jāizdomā. Bet mēs šovakar izdomājām tēmu, vai esmu par jaunu, lai strādātu. Mārtiņš Frēmans strādā jau kopš 11 gadu vecuma, un tas viņam ir tikai palīdzējis dzīvē. Viņš ir pie mums. Tu jau esi daudz runājis par to, kāda bija tava bērnība, bet man drusiņi ir atkal jāpatincina tevi. Jā. Kāds bija tas iemesls, kāpēc tu tik agri sāki strādāt? Nu, tas jau bija padomju laiks, un tajā laikā jau tā bija norma, un pēc tam vēl man uzaudzināja omīte, un tur īpaši rocību mēs nevarējām lepoties, un tā es devos strādāt metāla furnitūras rūpnīcā, stelēt atslēgas kopā. Tevi ņēma tādu mazu knariņu? Protams, toreiz jau ņēma pa vasarām strādāt, un pēc tam strādāja kolhozā Komunisms. Nosaukums labs? Labs, jā, cūku fermā. Katru rītu cēlos gāju barot cūkas. Cikos tev bija jāceļās? Bija ap kādiem 6 jāceļās, jāiet uz fermu. Mēs kopā ar vienu draugu strādājām. Tad, to smaku tu vēl šodien atceries, jo cūku fermā... Man šausmīgi patika. Tev patika tā? Jā, viņš ir dzīvnieki vispār. Mums bija katram savu cūku mīlu, kur, protams, katru rītu tika izkasīta ar slotu. Tad vēl ir, kur strādāts. Nu, protams, ir neiztrūkstošās kartupeļu, biešu, tā teikt, iešanas un... Jo tolaik tas bija diezgan izplatīti, kad skolnieks nodarbināja, un obligāti katru rudeni bija jāiet lasīt aronijas. Tas, tā izbeigt vienkārši bija neiespējama. Un ja vairāk tu salasīji, jo tev bija lielāka samaksa par to darbu. Tad vēl ko uz stalažām esmu strādājis, krāsojis māju, kur piedzīvojis kurioza situācija, kad es krāsāju pašu zem jumta apakšā, un mēs ar vienu puisi kopā strādājām, uzgāzām sev krāsu uz galvas, jā, un... Mūžam atcerēšos, kā es mēģināju vēl vismaz 2 nedēļas tikt no visās iespējamās vietās bija pelēkā krāsa. Tas bija ārkārtīgi jauki. Tālāk. Tas stāsts izklausās nopietnas. Vai tev vienmēr bija kāds konkrēts mērķis, kam tu to naudiņu tērēsi? Jā, vienmēr, un pārsvarā manai omītei par lielām šausmām es braucu uz vienīgo zoo veikalu tuvākajā apkaimē Liepājā un vedu mājās visāds dzīvniekus. Un tur aizgāja viss tavu nopelnītā naudiņa? Nu, pārsvarā, jā, uzturēšanā, kopšanā un tam līdzīgi, bet toties bija vienam no pirmajiem aizputē, bija jūras cūkas un žurkas. Pirmais žeks aizputē? Nu, bet kruti, jā. Saprotams. Vēl es uztaisīju savu biznesa plānu, es sāku audzēt trušus. Uz savu galvu? Jā. Tā omītē piederēja 2 šķūnīšu, vienu viņa man atdeva, kur es uztaisīju trušu fermu. Un par to gan viņi bija priecīgi, jo, kad nācis, protams, kaušanas laiks, tā gan es tinos prom gana tālu, bija žēl viņas, bet, par to varēja nopelnīt tajā laikā labu naudu. Un vēl viens man bija personīgais biznes, bija, es padomu laikā ļoti tā kā nopietni nodarbojos ar fotografēšanu. Un tad bija tāda lieta, kā tagad jau visos tīņu žurnālos par pilnam plakātu, viss kaut kas. Tad nebija tā. Tad labi bija viens plakāts pa visu ciemu ar Silvestru Stallone vai Arnoldu Schwarzeneggeru. Tad es viņus pārfotografēju un tirgoju. Tas gan bija ļoti nelegāls bizness, jo skolā par to es varēju dabūt ļoti, pa ausīm, ja uzzināt, jo 50 kapeikas maksāja viena bilde, un varēja normāli dienā pārdot savus 10-15 bildes pa kluso kaut kur toaletēs notikt uz biznesu. Un atkal pirmais džeks aizputē. Un atkal viss kārtībā, jā. Ja es nopietni tev jautātu, vai tu vari novērtēt, ko tas tavā raksturā ir atstājis? Šī bērnības pieredze? Man tas ļoti daudz ir nozīmējis. Tas man ir iemācījis patstāvību, un arī tad, kad es 18 gados pabeidzu, visu vasaru nostrādāju un devos studēt uz Liepāju, tad es no omītes nepaņēmu nevienu santīmu. Es par savu sapelnīto naudu aizdevos uz Liepāju, sapakoju visus savus mantiņus, kur noīrēja, tā saukt teikt, dzīvokli, par grūtiņu nosaukt, bet, tāds bērniņš par lats 50 mēnesī. Tavu laimi. Jā.
Un sāku dzīvot patstāvīgi un meklēt darbu, un nepagāja neilgs laiks, ka es arī atradu skolotāju darbu, un tā es arī 3 gadus nostrādāju par skolotāju. Tā kā tas ļoti, ļoti daudz ko iemāca, ja tu bērnībā sāc strādāt, kad tu izaudz liels, tu neapmūst izejot, piemēram, tagad, aizbraucot no mājām, ka tu vairs neesi tā kā atkarīgs no vecākiem, un tev jāsāk pašam. Ļoti bieži bērni, studenti ļoti bieži noiet no ceļa pirmajā pusgadā, tāpēc, ka vecāki viņiem dod naudu, viņiem par ko joprojām uzskat, ka viņiem par ko nav jārūpējās, viss ir kārtībā, bet es uzskatu, ka pareizais variants ir, tā mazliet ir tā skarbi, bet maksimāli maz dot naudu savam, piemēram, studējošam bērnam, kurš ir aizgājis, jo tas viņus spiedīs pašu meklēt darbu, strādāt un apgūt daudzas dzīves jomas, kuras, piemēram, viņš kā no dieva ausis nācis, tā teikt, uzskata, ka viņam viss kaut kas pienākās. Mums sakrīt viedokļi šajā jautājumā. Un vēl pēdējais, domāju, es varu atļauties teikt, ka tu tomēr strādā šou biznesa sfērā, kas sākumā liekas... Nē, vispār oficiāli skatos bezdarbnieks. Oficiāli bezdarbnieks, bet neoficiāli tu esi skatūs cilvēks. Jā. Un daudziem noteikti ir ilūzijas par to, kuram ir tikai kaut kādas iemaņas. Viņš domā, es arī būšu skatūs ļoti slavens, pelnīšu ļoti lielu naudu. Visiem tiem ieteiktu ļoti smagi padomāt par to, tāpēc, ka tas darbs ir viens no visnepateicīgākajiem darbiem. Jo man šobrīd ir 29 gadi, un es patiešām jūtos nogurs, jo es arī saprotu, ka tā ir ļoti īslaicīga profesija, jo pienāks brīdis, kad tu vairs skatuvē nebūs vajadzīgs, un ko darīt tad? Un tāpēc tas ir jādara ļoti prātīgi un gudri. Es šaubos, tā nav nekāda ilūzija pasaule, tas ir ārkārtīgi smags, laikietilpīgs darbs, kurš pie tam vēl ļoti, ļoti gandē veselību. Jā. Tad man tev jānovēl laba veselība tagad uz tādiem beigu vārtiem. Es uz to visu laiku ceru. Kādreiz es par to smējos, ja man kāds novēlēja labu veselību. Tad tagad tu to pieņem nopietni no sirds, jo mēs ceram vēl tev redzēt kādu laiku uz skatuves. Es arī ceru, ka es vēl tur noturēšu. Tad turies, vecīt, labi? Paldies, ka atrad laiku. Secinājums šķiet viens, nav viens recepts, kā atbildes, vai es esmu par jaunu, lai strādātu. Tā ir ģimenes atbildība. Un tas, ko Mārtiņš teica, kam es arī pilnīgi piekrīt, naudas trūkums motivē kustēties, jo klāt neviens tev neko nenes. Lai mums izdodās kustēties vēlamajā virzienā, lai sasniegtu savus mērķus, ja piepildītu savus sapņus. Paldies, ka skatījāties. Atā!